Labvakar, lai labdien visiem, priecājos jūs redzēt. Grāmatas Dorēmi Bandi prezentācijā. Šodien ir grāmatas dzimšanas diena. Un šo dzimšanas dienu mēs un iepazīšanās ar grāmatu sāksim. Es aicināšu tūlīt kādu, kas pateiks, ar ko mēs sāksim. Dien. 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 Labdien! Nu tā. Tā ir Māra. Oskars. Bet šis stāsts nav visapkārt. Ziniet, kā varbūt varētu? Ja jums nav ļoti grūti, višķiņas tur ir. Ja vienkārši atļauj to brīvas vietas, saka, jūs teicat skapiņu, ko nedzirdēsiet, neredzēsiet. Tas vienkārši pašiem jūs būs daudz dzēna. Jūs pārēsiet pār. Bet dažkārt mums diviem jāskatās. Mēs mēģināsim grozīties. Labi, jā, bet ne par dibeniem un ne par mums ir stāsts. Stāsts patiesībā ir par Anitu, jo šodien ir ne tikai Dorēmi Pantu dzimšanas diena, kā viņa teica, šodien ir arī Anitas dzimšanas diena, tāpēc Anita. Savā ziņā no mums ar Māru ir arī tā kā dāvana gan Dorēmi Pantiem dzimšanas diena. Paldies! Es kaut kā Jā, stāsts tātad kāds, kurš nezina, tiem, kas nezina, stāsts ir tāds. Kādu dienu, kādu reizi Anitas studijā, mūzikas un ritmu studijā Rondo, viņas audzēknis Džeiks, sacerēja pantiņus par katru no septiņām notīm. Anitai tas ļoti iepatikās, jāsteigā kaut kā apkārt. Viņi paņēma šos te pantus un devās uz Valmieras mākslas skolu pie Veltes. Nu, pa ceļam vēl nelielu līkumu uzmetu, bet par to mēs nestāstīsim. Pie Veltes devās, kur Veltai ļoti iepatikās šī ideja par to, ka bērni varētu uzzīmēt zīmējumus katram no šiem pantiem. Un beigās radās ļoti daudz skaistu un krāsainu zīmējumu. Tad ar šiem zīmējumiem un šiem pantiem Anita brauca pie Jēkaba uz Rīgu. Brauca uz Rīgu, kur Jēkabam arī iepatikās ļoti šī ideja, un Jēkabs sarakstīja mūziku šiem te pantiem, un šīm te rīmītēm, un šiem te ceļolīšiem un zīmējumiem. Tad Anita ņēma jau šo visu paku, teiksim tā, un devās pie Aijas uz viņas mūzikas studiju Omnes. Un tur, un bērni tur mācījās visas šīs te Jēkaba sacerētās dziesmas, visus šos te pantus un skatījās visus tos zīmējumus, un pēc tam Anita ņēma jau visas šīs dziesmas, zīmējumus, pantus, Jēkabu, visas kopā un gāja pie Solītes uz izdevniecību Mūzika Baltika. Un Solitai arī iepatikās šī ideja, un tā nu radās šī te grāmata Dorēmi Panti, kurai šodien mēs svinam dzimšanas dienu. Bet mēs ar Māru. Īstenībā jau Oskars izlasīja šos pantus, viņam arī ļoti iepatikās, un viņš saprata, ka gribētu ar viņam tā kā padauzīties. Jā. Bet vienam daudzīties ir diezgan garlaicīgi. Mans mīļākais rotaļu biedrs ir Māra. Tāpēc Mārai arī iepatikās šī ideja, un viņa piekrita. Un tas, kā mēs redzam šos pantus, nu, to tad mēs tuvākajā laikā, tuvākajos mirkļos stādīsim jums arī priekšā. Šodien ir pirmizrāde. Mēs tā nedaudz parotaļājamies, jā? Neuzliet to pārāk nopietni. Ja mēs ar Māru to tā kā samēģinājām ļoti nopietni, tad sadarbībā ar Anitu mums būs kopsadarbība pirmizrāde. Bet tas Improvizācija. Tā, labi. Tātad, Anita lūdzu, lai es palūdzu visiem izslēgt mobilos telefonus, skaņu, respektīvi, lai netraucēja aktieriem un mūziķiem uzstāties, jā? Labi, tātad Dorēmi Panti Māras un Oskara versijā. Ar Anitas palīdzību. Jā. Tātad. Do. Tomīgs dinozaurs diskotēkā dejoja dundurdeju. Ja? Jā. Labi. Nu, tas būs dinozaurs. Tu būs dinozaurs. Es nebūšu dinozaurs. Nu labi, lai viss būtu godīgi, izčikāsimies, ja? Nu, atmēs ķērs papīrīs, ja?
Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. Es taču teicu, ka tu uzzini. Labi. Paldies, paldies. Labi. Es zinu, tu to gribēji darīt. Tātad, reiz dzīvoja... Pagaid. Nevēl. Tagad vārds? Apmēram. Labi. Tātad, reiz dzīvoja dinozaurs. Kad dinozaurs bija maziņš, mamma un tētis dinozauram teica, ka dinozaurs var kļūt par ko vien viņš vēlas. Ja vēlas, dinozaurs var kļūt par lidotāju. Ja vēlas, var kļūt par kosmonautu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aiziet! Ja vēlas, dinozaurs var kļūt par peldētāju. Un ja vēlas, dinozaurs var kļūt par zirgjājēju. Kas tas? Tas ir kaut kāds ratiņš stūmē. Tas ir ratiņš stūmē. Labi. Kad dinozauriņš bija maziņš, viņš gāja bērnu dārziņā. Un, protams, kā jau tas pieņems, bērnu dārziņā viņš gāja vokālajā studijā, vokālajā grupiņā dinozaurijas. Un dziedāja šādu dziesmu. Maziņš esmu, es lieldrīz būšu, es visus varenu lielos milžus uzvarēšu, es. Dinozauriņš iedomājās, ka viņš ir liels un varens, un ar savu lielo zobenu cīnās ar milžiem. Dinozaurs paaugās, viņš sāka iet skolā. Un skolā viņš gāja deju kopā dinozauriņš. Un deju kopā dinozauriņš viņš dejoja sudmaliņas. Tad dinozaurs absolvēja skolu un sāka domāt, ko lai dzīvē iesāk. Viņš domāja un izdomāja, kļūšu par balerīnu. Dinozaurs izpētīja, ka tieši tajā gadā konservatorijā uzņem balerīnās. Pagaid. Dinozaurs ilgi pucējās, ilgi gatavojās, ilgi tas notika, līdz visbeidzot ieradās konservatorijā. Kur docētāja viņam atklāja, ka uzņemšanā jānodejo ir gulbīšu deja. Docētāja kļūda dusmīga, tā nav nekāda gulbīšu deja, tā ir dinozauru deja. Ārā! Tomēr dinozaurs nepadevās. Dinozaurs domāja, ko lai dzīvē iesāk, un nolēma cirkā kļūt par žonglētāju. Un tā pienāca pirmā uzstāšanās diena, un dinozaurs devās žonglēt. Pirms cirka direktors pamet vienu bumbu, tad otru. Un sākumā dinozauram tīri labi padevās žonglēt ar 2 bumbām, bet tad direktors pameta trešo, ceturto, un dinozaurs centās, bet nekas viņam nesanāca. Ārā! Teica cirka direktors. Lai dinozaurs nepadevās. Dinozaurs nolēma, būšu godnieks. Kas? Godnieks. Dinozaurs sāka veidot podus. Vispirms izveidoja pirmo podu, kurš bija ārkārtīgi skaists. Dinozaurs to nolika maliņā un ķērās pie otrā poda. Otrais pods sanāca vēl skaistāks, un dinozaurs bija ļoti slepns un smaidīgs.
Tad viņš sāka veidot trešo podu. Trešais pods bija tik skaists, kādu neviens nekad nebija redzējis uz pasaules. Dinozaurs gribēja nolikt to visaugstākajā vietā. Viņš paņēma to, pacēla izstieptajās rociņās un kā griezās ar asti, saplēsa visus savus darinātos podus. Teica dinozaurs un kļuva domīgs. Dinozaurs gāja dienu, dinozaurs gāja nakti, dinozaurs gāja kalnus, dinozaurs gāja lejas, dinozaurs gāja vasaras, dinozaurs gāja ziemas, dinozaurs peldēja, lēca un meta kūlēm. Labi, dinozaurs negūja kūlēm. Visbeidzot, dinozaurs attapās lielas disko zāles vidū. Gluži viens pats viņš stāvēja un dejoja, bet apkārt viņam stāvēja milzumi daudz dinozauri un aplaudēja. Dinozaurs nevarēja saprast. Kā tas var būt? Visu laiku, kad es līdu kaut no ādas ārā, neviens man neplaudēja. Bet tagad, kad es vienkārši dejoju dinozauru deju, visi nāk plaudē. Rasnais runcis Renārs Rujienā ravēja redītis. Tu būsi runcis un bešķināšu. Reiz dzīvoja. Jā. Es varu, jā? Reiz dzīvoja. Reiz dzīvoja. Jā. Runcis. Runcis Renārs. Viskaistākais Rīgas runcis. Ļoti elegants. Izskatīgs. Un viņš pat to ļoti labi apzinājās. Visi skaņķēnes viņa dēļ ķuka prātā. Kā jau katru rītu, runcis Renārs sāka ar sevis apkopšanu. Viņš izķemmēja savu spalvu, ūsas, vēderu, dibenu un pat asti. Tad viņš ņēma savu iemīļotāko žurku ziedi un iezieda savu spalvu, lai viņš spīdētu tik spoži kā saule. Krūtī vienmēr viņš pievērst īpašu Un tad viņš vaicāja spogu. Saki man tā, kurš ir viskaistākais? Protams, ka tas esi tu, runci Renār. Es zinu. Tā kā bija svētdiena, runcis Renārs devās uzvilkt savu izejamo kārtu. Viņš uzvilks vienīgāko vesti. Bet kas tad tas? Vesti nevarēja aiztaisīt ciet. Kas ar mani noticis, domāja runcis Renārs? Vai tiešām vesti būtu sarāvusies? Tad runcis
Renārs mēģināja iekļūt savās iemīļotākajās bikšķēs. Bet nekādi tas neizdevās. Lūdzas Renārs klusībā sāk pārcelāt savu pagājušās nedēļas ēdienu karti. Vai pie vainas būtu 150 peļu picas? Vai varbūt trauzdētās žurku kastītes? Nu, netika gudrs. Runcis Renārs. Renār, miau, mīluli. Kā tev iet? Slikti. Oi, laikam paturīgu pagalam izskāmēji. Tieši otrādi, pagalam otrādi. Man vajadzīga fiziska slodze. Oi, laukos jau tās ir daudz. Jā. Mums taisni redīs ravējami. Drīz būšu klāt. Ļoti gaidīsim, miau. Un tā, resnājs. Runcis Renārs, Rujienā ravēja redīšas. Milzīgs milzis milzīgā mājā mizoja milzīgu mandarīnu. Labi. Lielais! Drīkst piesēst jūsu lielputa mājiņā. Nu, sīkais. Sēdi, sīkais. Sēdi. Sēdi, es ar tevi pasēdēt. Milzīgs milzis, milzīgā mājā, mizoja milzīgu mandarīnu. Dzirdēt?
Frizieris Francis fabrikā filmēja fantastikas filmu Fanta. Frizieris Francis fabrikā filmēja fantastikas filmu Fanta. Skaties un reaģē. Kas tev nav? Jā. Es līdz reaģēju, es tikai skatos. Tā. Frizūru fabrika. Frizūru fabrika. Frizieris Francis strādāja frizūru fabrikā, frizētavā frizūru fabrika. Frizieris Francis bija labākais frizieris, viņš taisīja fantastiski feinas frizūras, tāpēc vienkārši visi nāca pie viņa frizēties. Bet friziera Franča hobijs bija kinematogrāfs. Kur vien iespējams viņš filmēja ar savu amatieru kameru, saņemto no vecāva mantojumā. Un viņa sapnis bija uzfilmēt fantastikas filmu par ceļojumu uz Marsu. Tā. Jā, lūdzu! Labdien, lūdzu, nāciet iekšā. Vai šī būtu frizētava? Jā, tā ir vienkārši frizētava, tā ir frizūru fabrika. Ļoti labi. Es esmu Francis. Jā, Anželika. Man ļoti vajadzētu kādu frizūru. Jā, lūdzu. Bet kādai vajadzībai? Man ir jāiet uz operu. Vai jūs varētu paieties, es paskatīšos, kāds jums labāk varētu piestāvēt frizūras sakārtojums? Jā, kaut kā neēt jūtos. Nē, viss kārtībā pie mums vienmēr īsti, tāpēc es nedaudz nosēros. Jā. Mēs izmazgāt matus, tas vienmēr atvērsīja. Jā? Jā. Paldies. Viss kārtībā, ūdens nav tā kārs. Vai neliet man tieši virsū? Mums jauna duša. Tā, labi. Nāciet. Ko nedarīšu? Tas viss kārtībā. Nāciet. Jā, paldies. Lūdzu, tā. Nāciet, jā. Labi, tā. Nu, tūlīt tad es jums to frizūru. Jā. Ai, acīs iet ir. Piedod. Labi, un hoplā! Jūs esat brīvdājs, kas ir Franci. Man tieši kā uz operu vajag. Ja Es esmu priecājos, vienmēr priecājos, ja klientam patīk. Paldies. Jā, lai jums burvīgs baudījums. Sanākšu vēl. Es gaidīju. Jā, paldies. Visu labu. Visu labu. Tad pie filmēšanas. Ja, lūdzu, nāciet iekšā! Hallo? Hallo? Was Sie eine Frisur machen, ja? Was? Ich mache eine Frisur machen. Ja, sprechen Sie Deutsch, ja. Wunderbar, zum Beispiel? Also, Beispiel eine Runde machen. Ja. Ja, natürlich. Ja. Bitte Haare waschen, ja? Warum denn Haare waschen? Ich verstehe nicht, was Ja, ist wunderbar, ja, natürlich. Haare waschen, ja. Haben Sie auch Wasser? Wasser, Ja, danke sehr. Einen Moment. Gut. Was heißt kalt? Kalt. Ja, kalt. Nein, kalt. Das ist Wasser, nein, kalt. So, bitte. Komm zu mir. Ja, komm. Ich sehe nicht. Komm. Nicht sehen. Bitte. Ja. Ein Moment. Das ist ja gut. Frisuren machen. Ja. Ich Frisuren machen. Ein Moment. Ja. Oh, was ist das? Ein Moment. Ja. Frisuren machen. Ja, sehr gut. Schneller. Was ist denn das? Das ist Frisuren. Dieser Franz. Gut. Das ist wunderbar. Oh, danke schön. Dankeschön. Dankeschön. Nächstes Mal bis tschüss.
Jā, lūdzu, nāciet iekšā, lūdzu. Labdien. Labdien. Jā, lūdzu. Man vajadzētu kādu vizūru? Jā. Man jāiet suņi stāv. Kādu jūs vēlētos? Jūs iedomājaties uz frizieres? Kuplānu, sakārtotāku, tādu asketiskāku. Varbūt vienkārši pārsteidziet mani. Izmazgāt matus. Kāpēc? Mums tā pieņems, tas ir par parīgiem mazgā matus vienmēr pirms izēšanās, pirms suņu izstādē. Jā, lūdzu. Vai labs ūdens? Kāds labs ūdens? Ūdens ir vai labs vai nekāds? Kas jums tā par sistēmu? Ļoti laba sistēma. Pa ceļam jūs čakras attīrat un viss ir gatavs jūsu mātu. Jā. Atsu mirkli. Aha. Tā, vēl mazliet. Tā. Strādājiet. Tā. Gatavs. Bet jūs esat burvis. Es nāšu tikai pie jums. Paldies. Esmu ļoti pateicīga. Paldies, es arī. Visām draudzenēm ieteikšu. Visām. Lai jums lielisks un izstāde. Paldies. Lai jums izdodas uzvarēt. Tā. Viņa aizmirsta fantu. Halo, jūs aizmirstāt fantu! Taču ideja. Jau 30. gadu kosmosa kuģis Fanta lidoja misijā uz Marsu. Tas bija šķērsojis 70 magnētiskos laukus, izlidojis cauri 9 melnajiem caurumiem un beidzot pēc 30 gadu lidojuma tas piezemējās uz Marsā. Es aizmirstu Fantu. Frizieris Francis fabrikā filmēja fantastisks filmu Fanta. Feini! Solveiga suns sagrauza savu skaisto smalko somu. Gribu būt Solveiga. Labi. Solveiga. Es esmu Solveiga, un man ir šodien dzimšanas diena. Man ir dzimšanas diena. Un pie manis atnāks draudzenes noteikti. Un es kaut ko uzdāvinās, es saklāju tādu skaistu galdu esmu. Un neku jau nāki draugi, nāciet iekšā, došu kaut kur sēdieties. Un manas draudzenes vienmēr man uzdāvina kaut ko ļoti īpašu. Nāciet droši iekšā, jā, mēs svinam dzimšanas dienu. Un man ir viens jūs. Es jau teicu, nā? Lūdzu. Solveiga! Es apsveicu tevi tavā dzimšanas dienā un dāvinu tev vistrendīgāko somi visā pasaulē. Kādas somi? Paklausies, Solveiga, man jāiet uz jaunā trendīgā bāra. Jā. Un jāraksta manā trendīgajā blogā. Protams, ej. Tā ir labākā draudzene man. Kāda somiņa. Es visu mūžu esmu tādu sapņu. Lūdzu. Labdien, Solveiga. Sveiks, Vitolda. Tu jau mani mums negaidīji. Jā, jāsaka, godīgi esmu pārsteigta. Jā, arī es esmu pārsteigts. Solveiga, šajā jubilejā, tavā īpašajā dienā, es tev dāvināšu dāvanu, kas tev vienmēr atgādinās par manām siltajām un jaukajām un
īpašajām jūtām pret tevi. Tu mani biedēji, Vitolda. Tad Solveiga sacīja. Lūdzu! Sunītis! Kāds mīļi, viņš ir tik līdzīgs tev, Vitolda! Kāds jaukumiņš, es nesauču pa Vitiņu. Tiešām, cik patīk. Bet Solveiga, Solveiga šodien mums saslima operā solists, man viņš jāizvieto. Bet, protams, ej vien. Es eju, labi. Jā, tā lai tev labi Solveiga, tā Vitolda. Jā, tā Vitolda, jā. Un tu mums bumbulīt, tā, es tev tuņi kaut ko atnesīšu. Gaidi, tuņi kaut ko atnesīšu. Jaukumiņš. Jā, tu gribi bumbiņu? Tikai ķer, jā. Kā tas man māki ķer? Vitol. Oi, kā tu negāmnieks. Tā. Vitol, es tagad tevi atstāšu, jā? Un man ir mazliet jāaiziet. Kas tev ir? Kas tev notika? Man ir jāaiziet mazliet, jā? Tāds jocīgs palika. Es būšu drīz atpakaļ, jā? Kāds mani gaida mājās? Mīļa, tas man ir traks. Ņem, tas ir tev. Jā, tev, brauc. Jā, brauc. Nē, kas ir? Kas tev ir? Tev patīk mana soda? Tev patīk mana soda? Man arī viņa patīk. Nu labi, es tev iedošu paspēlēties, ja? Labi? Tikai uzvedies godīgi. Ja? Šito es nesu prom, tev paliek mana somiņa. Labi, atā! Laimīgs lācis laimēja lipīgu lauvu. Man ir viens kostīms, ko es ļoti uzdodu. Ja? Vai tev ir kāds sakars ar to, ko es nolasīju? Neliels ir. Neliels. Labi. Jā. Labi. Man arī ir viens kostīms, ko es gribu uzgribēt. Tā ir sakars. Tas ir tāds. Reiz. Dzīvoja ļoti laimīga lācene. Ļoti laimīga lācene. Lotte. Paldies. Labdien! Es esmu Lotte. Es esmu ļoti laimīga lācene. Jo man dzīvē viss ļoti labi laimējis. Man ir tā draudzene. Viņa saka, Lotte, tu esi tik laimīga. Tev labi sanāk makaroni. Tev labi padodas kūkas. Tev viss labi sanāk. Un tad, kad tu nopirktu loterijas biļeti, tad jau tu vari noteikti laimētos. Es tā domāju. Nu, draugiem jau bieži vien ir taisnība. Un es nopirku loterijas biļeti. Vakar. Un šodien es gaidu zvanu, jo noteikti man piezvanīs un pateiks, vai es esmu laimējis vai neesmu. Es domāju, ka es esmu laimējis, es esmu laimīga lācene. Tagad mēs kopā pagaidīsim. Varbūt 10 minūtes, varbūt 2 stundas. Labdien! Vai tā ir lācene Lotte? Jā, lācene
Lotte klausās. Sakiet, Lotte, vai jūs piedalījāties loterijā? Jā, piedalījos gan. Vai jūsu biļetes numurs ir A395B4470 AC225026 CCFK1? Jā! Jā, tā ir mana biļete. Lotte, apsveicu jūs! Jūs esat vinnējusi galveno balvu! Ko jūs sakāt? Vai būsiet mājās? Visu mūžu! Būšu klāt! Es ļoti gaidīšu, bet sakiet, halo! Halo! Jūs man nepateicāt, kas ir tā galvenajā balvā? Kas būs, tas būs jāņem pretī. Ko jau tur nevar darīt? Vai tas gan ir ātri? Kas jūs tāds esat? Es esmu jūsu lielā balva. Vai dieniņ? Jā, Vai es drīkstu jūs apkamt? katrā ziņā. Ļoti priecājos. Ui! Ui! Kas ar jums ir noticis? Redziet, kas par lietu. Patiesībā jau galvenā balva bija medus. Tā? Es to nesu klupu, un viss medus uzgāzās man virsū. Tā kā tagad es, dzīvnieku ķēniņš, esmu jūsu balva. Cik atkal labi man ir palaimējies. Ļoti. Nāciet sēdiet. Vai tā būs labi? Es domāju, ka jā, jums nepatīk. Jā, man ļoti. Varbūt jūs gribat šitā? Kā liksiet, tas sēdēšu. Lūdzu. Lūdzu. Tagad var. Jā. Nu, labi. Jūs esat precējies? Vēl nē. Es tagad atnesīšu teju. Labi. Lūdzu. Ziniet, ko es padomāju? Nezinu. Ka man ir ārkārtīgi laimējies. Nu, jā. Ja es varu dzert tēju un pielaizīt klāt medu. Ko? Tā ir ideja. Laimīgs, laimīgs lācis laimēja lipīgu lauvu. Jā, tulīt. Jā, nu mums ir jāpārdiebas, jā. Tā, un visbeidzot, Jā. pēc lā nāk si. Ja? Simtkāji siguldās sildījās saulītē. Aha. Simtkāji siguldās. Tā. Simtkāji brīvdienās kādās. Satinās segās un kažokādās. Un vienojās nestrīdoties. Nākamā dienā piknikā doties. Nespēja simtkāji kopīgi lēmt. Ko vajag piknika grozā? Ņemt. Viena teica, ka vajag ņemt daudz, ka visu vajag salikt ar kaudzi. Bet citi strīdējās pretī par to un teica, ka nevajag ņemt tik neko. Pēdīgi vienojās, kopīgi lēma. Un visu, ko izlēma, līdzi ņēma. 2 ābolus ielika grozā. Siltas čības un pledorozā. Cepuri mīkstu un šalli siltu. Vārītas olas un kviešu miltus. Brilles, torti, grāmatu stēles. Vilciņu, kapli, svīdelelles. Pelcepuri un karību krelles. Un šķipsneņu pelnu no pašas eulas. Antenu, matraci, aitu un spāri. Austeris, balonu patvāri. Jā. Simtkāji devās uz staciju,
Pa līkumotu taciņu. Kad simkāja nonāca stacijā beidzot? Ja es sapratu, ka grupu steidzas. Simkāja gandrīz nokavēja. Simkāja Joza tic, ka spēja. Kad pirmais no viņiem uz peronu vērās. Aiz steigas tam simtā kāja aizķērās. Un krita no groza viss, par ko lēma, ko grozā lika un līdzi ņēma. Divus ābolus, čības un pledu rozā. Cepuri mīkst un šāli silti. Varīt solas, kviešu miltus. Brilles, torti, grāmatu, steles. Pilciņu kaplis, vīteri, lelles. Pelcepuri, garību krēles. Un šķiptiņu pelni no pašas elles. Antena, matraci, aigums pāri. Austeris, balonu patvari. Un tomēr simtkāji nepadevās. Un tomēr simtkāji piknikā devās. Ja vēlaties, varat mums neticēt. Bet simtkāji Siguldā sildījās saulītē. Tas, kā es teicu, bija mūsu daudzīšanās par šo tēmu. Taču, lai dabūtu zināt, kā tad skan Jēkaba sacerētās dziesmas, Omnes izpildījumā, man būs nepieciešamas palīdzīgas stingras rokas. Mēs to brāli palīgām.